sākumā es būtu tajos. Jo bija 7 reizes. Es pat vairāk negribu uzdot tos jautājumus, teiksim, kurā gadā kurš tur nopirka māju, vai kurš likos par padomu laikā lidmašīnas apakšām, cik mums bija lētāk nekā uzmēt lauktehnikā. Bet lieta citī, ka es esmu viennozīmīgi par to, ka lidvalstīm ir jābūt, bet ne pavēlti un nevar kaut mērķotai reikni. Un viens no jautājumiem, kas ir, par ko es gribētu arī minēt, tas ir nekustamā īpašuma nodoklis un kompensācijas mehānisms. Jo es jau saprotu, ka tagad būtu gribētu, teiksim, nopērtiet lidvalsts vai nopērk māju, varbūt par 3 gadu atpakaļ tām cenām, teiksim, mēs aiziesim citur. Reāli īstenībā tā kā Latvijā rakstīja tur 5 līdz 20%, mēs firmā arī skatījām to jautājumu, arī zinām pieredzi, mēs pat likām mazliet lielāk 20-30% ir šita vērtības zudums, teiksim, tiem īpašumiem, kas atrodas zem šita pacelšanās jostas. Vairāk tuvāk jostai, tuvāk pacelšanās, varbūt tā kā viņi ir rakstīti līdz pat 43%, kas ir praksē. Tam būtu jābūt, un viennozīmīgi šis nodoklis būtu jāmaksā mazāk šiem iedzīvotājiem. Problēmas ir kādas. Pirmkārt ir problēma ar valsts dienestu, ar kadastru, jo sagatavot šīs vērtības padziļinātās. Es domāju, ka viņiem tuvāko 5 gadu laikā tiem resursiem to dara te nav reāli. Tātad tas būs ar to, ka nekustamā īpašuma nodoklis samazinās pašvaldību un reāli iegādīs konkrētus līdzekļus, tikai tāpēc, lai būtu lidvalsts. Otrs puses, es zinu, ka, teiksim, Smārtas pagasts, saņem dabas resursu nodokli no Tukuma pilsētas, to, ka mums tur atrodas attīrīšanas iekārta un atrodas ūdens ņemšanas vietas. Pirmkārt, es skatītos, vai šeit kaut kas nav, teiksim, kompensējums. Otrām kārtām ir šīs lidmašīnas. Es piedāvātu arī par tādu variantu izskatīt. Ja tā lidmašīna lido dienā, aeroports maksā tur, teiksim, par 5, teiksim, par katru lidmašīnu. Lido naktī 50, lai tā nauda, ko pilsēta nesaņems reāli par šo tīklu, tas pats arī būs valsts pagastos. Lai šī nauda nebūtu tā, ka mēs arī nesaņemam līdz ar to kā iedzīvotāji. Viņai ir jākompensēs, un šis mehānisms reāli būtu jābūt. Bet tas, ka tam lidlaukam būtu jābūt, viennozīmīgi. Laikā mēs esam kopā strādājuši, tās viedoklis man arī Šito te, ko maksā, to man būtu maksā, tas būtu cilvēks klāt. Ne tikai par kaut ko no nodokļu atšķirtināt. 20% gadā, 5 gadus no viens, pēc tam 23% gadā. Paldies, tā. Lūdzu, vēl pēc. Jūs jau, jūs runājat daudz, teikt, cik man arī jūs. Ja vajag ielikt pie mēnešu. Lūdzu. Laikam es esmu par lidos jautājumiem saskārusies gan strādājot plānošanas jomā, gan strādājot uzņēmumā, kuram savulaikī bija lidmašīna, ir lidmašīna un kur gribēja Tukumā nobāzēt. Un tāpēc es varbūt varētu mēģināt pateikt to savu viedokli. Es nebiju domājis nākt uz šo sapulci, man draugi uzrunāja un teica, Ilze, ir jānāk un ir jāklausās. Man nav viedoklis par vai pret. Man ir viedoklis par to, kas šeit notiek. Tas, ko es varu pateikt, ka doma dara nepareizi. Nepareizi doma dara to, ka ideja, kas nav līdz galam izdomāta, uzzīmēt uz papīra plānojumā ir iezīmēts koridors, kurš ir daudz platāks nekā tad ir nomainījis uz automātisko vadības sistēmu. Tad bija jāuzzīmē, ka tas turpmāk izskatīsies citādāk, kad cilvēki redzētu, par ko mēs runājam. Es saprotu, ka to uzzīmēt un izrēķināt maksā naudu, bet jebkuram uzņēmējam gribot attīstīt kaut ko, ir kaut kāda nauda jāieliek. Kāpēc es personīgi neticu, ka tas notiks? Tāpēc, ka tad, kad mēs gribējām savu lidmašīnu nobāzēt Tukumā, mums Tukums solīja, ka mums tur 3 mēnešu laikā sakārtos daļielas piegādi, pagāja gads, nekas nebija mainījis. Es personīgi kā cilvēks, kurš gribēja nākt lidostā un turēt un apkopot lidmašīnu, nesaņēmu to, ko es biju cerējis. Tāpēc es līdz ar tiem cilvēkiem un paļaujos, ka tie solījumi ir lielā mērā diezgan tukši, tāpēc, ka tās ir šausmīgi lielas naudas. Es zinu arī apmēram to, ko nozīmē kaut kādas vadības sistēmas, bloki, vēl ko tas nozīmē no kaut kādas aviācijas drošības viedokļa, cik tas prasīs naudu, cik tas prasīs laiku, un tas nenotiks rīt. Tas, ko cilvēki ir nobijušies, ka tas būs rīt. Nē, tas rīt nebūs, tas būs 5 gadiem varbūt. Tāpēc, ka šī kompānija, kur strādā ar tādu atdevi, neizdarīs to ātrāk kā 5 gadu laikā. Tā viņi var pārliecīt. Te laikam trūkst informācijas par to, ka tas viss, ko saka, jau ir izdarīts. Iespējams, ka trūkst informācijas, bet tas nozīmē, ka tā informācija trūkst ne tikai man, bet ļoti daudziem citiem cilvēkiem.
Un jautājums ir par to, ka, ja jau viss ir kārtībā, tad jau var to atļauju iedot, bet, ja aģentūra vai kāds no citiem vai gaisa status pasaka, nē, ka tas viss vēl nav izdarīts, bet kas ir kārtībā? Nav kārtībā. Tāpēc, es domāju, ka par šo jautājumu vajag runāt tad, kad ir konkrēta kārta, ko mēs parādām cilvēkiem, ka tas koridors sašaurinās, ka būs tas, un nevajag, maldināt cilvēks, ka tas varbūt, pat grūti pateikt to formulējumu, ka tas būs tik vienkārši. Jo, ja jūs paprasītu uzņēmējiem pretī, kur viņi dabūs naudu, lai to visu liklauku aprīkot, tad jūs sapratīsiet, ka tas nav tik vienkārši un tas nav tik lēti. Ja? Un tas ieteikums un arī tā atsaukt to plānojumu, kurš plānojums ir bijis dokuments. Savā laikā strādājot metrumā, strādāju pie tukuma plānojumus, esmu strādājis arī pie Rīgas, uz pilsas liklauku gribēju uztaisīt tikai ar pacelšanos dienā virzienā. Ja? Ļoti daudz par tām lietām man interesēs ir tīs profesionāli. Tāpēc tas ieteikums no tās pašvaldības viedokļa ir vispirms izdomā, parādīt to, lai cilvēki redz, un tad jums būs vieglāk izstāstīt visus argumentus. Paldies par priekšlikumu, tiešām ņemsim vērā. Lūdzu, es atvainojos. Man ir tāds jautājums. Es gribētu tuvāk skaidrojumu, kas ir tehniskais lidojums. 13. novembrī es biju tieši sētā, kad lidoja lidmašīna. Es no sākuma domāju, ak, vai šausmas, ko dzelzceļš ved? Tik nenormāls troksnis. Bet pēc tam pacēlu acis un man virs galvas bija lidmašīna. Mēs dzīvojam divstāvu mājā un man bija tāds iespējas, ka norauc skumsteni, protams. Es par to izrunājos, jā. Bet es pateicu to, ka es pie šīs šausmas, tās man ir šausmas, kas kodiem man ir šausmas. Un labi, ka nezinu bērni, mans bērni mājās, jo šīs šausmas ir vienkārši neizsakāmas. Un ja tas tik pieļautas, es nezinu, vai acis var kaut kāds man īpaši novietēt, kaut kāds mīnus, manu veselības pēc tam, manai veselībai. Es nezinu, es domāju, ka tas ir neprāts, ja mums tas. Un tie tam dienu un nakti vispār kaut kāds neprāts. Pēdējos 2 vai 3 jautājumus, jā? Lūdzu, Agris. Māmas Agris ir deputāts un dzīvos Durbē virs Liedēm. Man lidmašīnas ir vakar, kamēr es eju uzliet, man 4 lidmašīnas, kad man pāri manai māju pārlidoja 5 reizes, man liekas. Un es gribu teikt, ka tukuma aeroports ir pats vainīgs pie tā, ka ir sacelt tā dažādās. Vienkārši ar to, varbūt viņi domāja vakar pakaitināt cilvēkus višķi. Labi, lai viņi lido virs jūras, lai viņi trenējās, lai viņi manači. Bet kāpēc tas jādara pirms durvis ir speciāli? Uz domas sēdi, bija pagājuši gadu, pagājuši gadu uzaicināts arī priekšnieks arī ar jautājumu, kāpēc viņi lido tās nosākās lidmašīnas uz tukumu. Atbildi bija tāda, jūs tur piefiksējiet viņus. Mēs ar viņiem sakām, bet viņam mums neklausīs. Tāpēc arī attieksmi tā, ka jums ir. Jums vajadzēja kaut kā izstrādāties. Pilnīgi piekrīt. Varbūt ne gluži jautājums šoreiz. Tiešām netīšām šodien paķēra līdz bērnu, tieši no bērndārs, bet viņš diemžēl aug un dzīvo tieši koridorī. Un es tieši saskāros ar to lietu, ka man bērns pusdienas laiku mēģinot varbūt iemigt, varbūt vienkārši jau guļot, trūkās augšā no tā, ka lidmašīnas tieši gāja pāri manai mājai. Viņai koridoru vidus iet tieši pāri manai mājai konkrēti. Par jaunietu, kurš runāja par attīstību tukumā, par darba vietām. Vai jaunietim ir vai nav bērni? Vai viņš dzīvo vai nedzīvo tajā koridorā? Viņš to par to nemāja. Nē, vienkārši ir nedīt. Par darba vietām, par tiem biznesmeņiem, kas tādi ir stāsta, man 40, 60 cilvēki strādā. Es gribu tiešām saprast, ja 2 biznesmeņi katrs nosauc par 60 cilvēkiem, 4 gadus strādā, es domāju, tur varēja pilu uztaisīt tajā vietā. Kas tur izdarīts ir? Kā jūs tur strādājat? Ko jūs tur darat? Par solījumiem būs darba vietas. Solījis ir darba vietas. Tas ir optimālais, optimistiskā prognoze, ko vienmēr sola izdarīs. 50 cilvēkus 100 punkti atradīs no Rīgas. Tie būs speciālisti, kur diemžēl es nevarēs dabūt. Pārējie varbūt dabūs darbu šeit uz vietas par minimālu algu. Tāpēc, ka perifērijā daudz nemaksās. Kur ir tas lielais pluses, nesaprotu? Kur ir tas? Protams,
Plus ir vienam cilvēkam, jā, plus ir vienam cilvēkam, tas būs īpašnieks.